Un tad šodien padalīšos ar to, ko mēs, kā valsts nekustamie īpašumi, darām, lai veicinātu ilgtspēju, lai veicinātu vides pieejamību objektos, projektos un varbūt no paša sākuma atgādināšu, ja, tad kādi ir mūsu darbības virzieni un ko mēs darām. Mums ir 3 galvenie virzieni, tad objektu attīstīšana un būvniecība, esoša portfeļa pārvaldīšana un valsts deleģētas funkcijas. Mūsu portfelis un īpašuma kategorijas ir ļoti dažādas. Kā jūs varat redzēt, 43% no visa portfeļa ir biroji un 24% otrais lielākais, tad otrā lielākā kategorija ir 24% kultūras un izglītības īpašumi, kur mēs, protams, tā uzmanība ir lielākā, ja mēs runājam par ilgtspēju un vides pieejamību, jo tur vajag nodrošināt to visu lielākai cilvēku plūsma, jo apmeklētāju skaits ir pavisam cits, ja, nekā birojos. Un tad, ja mēs runājam par ilgtspēju, tad ilgtspēja ir ne tikai mērķis, ko mēs noteikti gribam sasniegt, bet arī pieeja tam, kā mēs lietas darām un kā mēs strādājam ikdienā. Mēs mūsu objektos, ko mēs pārvaldām, tad, ja mēs runājam par vides pieejamību, pieņemsim, tad 41% ir nodrošināta vides pieejamība, 41% no īpašumiem ir uzstādīti lifti un pandusi, cilvēki ar kustības traucējumiem var brīvi pārvietoties. Ar stāvvietām gan nav neiet tik labi, jo lielākā daļa no mūsu portfeļa atrodas vai nu pilsētas centrā, vai arī Vecrīgā, kur tomēr tas iespējas uztaisīt stāvvietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem ir ļoti ierobežota, bet objektos, kur mēs varam to nodrošināt, mēs to obligāti darām. Un ilgtspēja šeit neiet tikai runa par būvniecību, par attīstības objektiem vai par kaut kādiem, nezinu, tur tehniskiem vai projektēšanas risinājumiem. Tas ir jautājums un mērķis, par ko mēs runājam ikdienā, un mēs runājam par to gan no ekonomiskā, gan no sociāla un, protams, kā arī no vides aspekta. Pieņemsim mūsu birojs. Ja? Mūsu birojs aktivitātes bazēta darba vide. Mūsu birojs ir ļoti videi draudzīgs, ļoti pieejams. Tur katrs cilvēks ar savām vajadzībām var atrast vietu, kur viņam labāk strādāt, vai viņam vajag darba vietu, vai viņam vajag parunu telpu, vai viņš var strādāt kaut kādā vietā, kur ir klusāk, kur ir skaļāk. Faktiski visas iespējas ir, un tā mēs arī mēģinam tas visas vadlīnijas un to pieeju tam, ka katram vajag atrast sev to vietu gan darbā, gan sabiedrībā, ar to iet uz priekšu. Un to, ko mēs piefiksējam, kā tad mēs varam nodrošināt vides pieejamību un kādas ir tas būtiskas kompetences. Un, protams, nekurš cits kā lietotājs nevar mums pateikt, ja, ko tad īsti viņš grib redzēt. Un, protams, vajag konsultēties ar nevalstiskām organizācijām. Mēs to ļoti ilgi jau ilgstoši sadarbojamies ap Eironu, konsultējamies, prasam, jo mēs negribam to darīt ķeksītes pēc. Ja, lai mums projektā ir kaut kāda ķeksīte, ka jā, projekts ir videi draudzīgs un vides pieejamība ir nodrošināta. Nē, mēs gribam, lai tomēr tie visi risinājumi, par ko mēs cīnāmies, lai ir draudzīgi, lai pēc tam tas gala lietotājs tiešām var to visu izbaudīt. Un otrais jautājums ir digitālo risinājumu izmantošana, ko mēs arī piefiksējam, ka, ja mēs izmantojam, pieņemsim kaut kādus tādus digitālos risinājumus, būvniecības informācijas modelēšanu, kad mēs taisam
digitālos dvīņus, tad mēs arī varam izķert kaut kādas kļūdas projektos. Pieņemsim, šeit ir viens no piemēriem, ka projektā bija opcija, protams, ka ieju nodrošināt cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un kad mēs uztaisījām digitālo dvīni, digitālā modelī, tad sapratām, ka pirmkārt izaicinājums ir vispār atrast, kur tas atrodas, ja, un otrkārt nebija nodrošināts jumts virs ieejas. Ja? Tā kā arī digitālie risinājumi var palīdzēt izķert tas kļūdas, ja? lai tomēr tie visi risinājumi tiešām ir draudzīgi un lai mēs varētu to visu piedāvāt lietotājiem. Vides pieejamības izaicinājumi. Šeit ir varbūt mūsu portfeļa specifika, bet arī droši vien, ka, ja mēs runājam par īpašumiem kopā, tad jebkurā valstī, jebkurā pilsētā droši vien tā problēma būs, ir objekta status. Ja? Jo, ja mēs runājam par projektu, kas ir būvēts no jauna, kur tev ir plika zeme, ja, un tu vari attīstīt un saprojektēt jaunu objektu, protams, tur viss ir, visi tie risinājumi ir vieglāki, tu vari jau ļoti pārdomāti visas lietas ielikt, lai viss ir videi draudzīgs un videi pieejams. Ja? Bet, ja mēs runājam par mūsu portfeli, lielākā daļa no mūsu portfeļa ir esošas ēkas, un lielākā daļa no esošām ēkām papildus tām, ka ēka jau ir izbūvēta, bet ēka ir vēl kultūras piemineklis, pieņemsim. Ja? Un jūs varat iedomāties, kā tu vari nodrošināt vecrīgā trīsstāvu ēkai, kurai vēsturiski nebija liftu. Ja? Tas ir tāds mission impossible. Ja? Un, protams, tiem projektiem, ka es jau minēju, ka tu vari no paša sākumā jau visu paredzēt, mēs to obligāti daram. Tas vairs pat nav, es teiktu, kaut kāda tāda prasība, tas ir jau iet tā kā dabiski, bet ja projektā mēs taisam rekonstrukciju, renovāciju vai pieņemsim, es nezinu, energoefektivitātes uzlabošanai, jo parasti mums ļoti daudz tie projekti ir ar Eiropas fondu naudu, un tur mērķis ir pavisam cits. Ja? Un iespēja robežās, tad mēs varam kaut kādu risinājumu jaunu, lai uzlabotu to vides pieejamību, uztaisīt, bet, diemžēl, nevienmēr tā ēka un arī varbūt tas mērķis, ja es jau runāju vairāk par tādu samērīguma nodrošināšanu, tad tas mērķis arī mums palīdz to visu īstenot. Pieņemsim, mēs nesen taisījām rekonstrukciju Leļu teātrī, kur arī bija renovācijas, energoefektivitātes uzlabošanas projekts, bet tur tomēr mēs sapratām, ka jā, ir iespēja ar nelielām projektu izmaiņām nodrošināt vides pieejamu, un tur bija uzstādīts tas pandus. Liftu, diemžēl, tur nebija opcijas uzstādīt, bet pandusu nodrošinājumu. Tā kā, iespēja robežās, to, ko mēs varam, to mēs daram, bet, kā es jau minēju, diemžēl, jau tas esošas ēkas ir jau tāds ierobežojums. Un, protams, ka procesa sadardzinājums, tas ir trešais un tāds vislielākais izaicinājums, jo tad, ja tev vajag kaut kādu tādu unikālo risinājumu pārbūves procesā, tad tas noteikti gan paildzinās to projektu, gan arī sadardzinās, un ļoti bieži gala lietotājs izvēlās kaut kādu citu funkcionalitāti, bet varbūt upurē tas vides pieejamības jautājums. Jā, tā kā man liekas, ka tas lietas arī vajag varbūt skaļāk par to runāt, lai tomēr gala lietotājs arī sadzird, ja, ka tā vajadzības ir, un ja mēs runājam par to, ka mēs gribam būt tomēr videi draudzīgi un lai vide ir pieejama visiem, tad tomēr vajag varbūt tad domāt vairāk par finansējuma piesaisti.
Bet ir mums arī labi piemēri. Protams, ka viss tas ceļš ir tiešām izaicinājumiem pilns, bet ja tomēr ir iespēja kaut ko izdarīt pareizi, tad mēs cenšamies un to darām. Es jums varbūt atgādināšu nedaudz par to, kā izskaties Dailes skvērs pirms labiekārtošanas. Tur bija tā, ka bija dažādi līmeņi, tā vieta nebija videi draudzīga, un man liekas, šeit nebija ērti pārvietoties ne tikai cilvēkiem ar kustības traucējumiem, bet vispār cilvēkiem. Un šī vieta arī faktiski nebija izmantota pat kā vieta, kas bija domāta cilvēkiem. Jā, tur vienkārši bija autostāvvieta ar tādu nesapratamu reljefu. Jā, un tad... Protams, šodien ir pavisam cita bilde. Tad, ko mēs izdarījām? Mēs izlīdzinājām to reljefu. Faktiski te pieeja ir absolūti, tas reljefs ir absolūti vienāds. Tu vari iebraukt, ieiet gan no Bruņnieku ielas, gan no Brīvības ielas, gan no Šarlotes ielas, jo uz doto brīdi tā visa teritorija ir absolūti vienāda ar nelieliem tur slīpumiem, bet kopumā tas ir tāds skvērs, ko ik viens var izmantot un nevajag ne papildus palīdzību, ne papildus kaut kādus enerģiju ieguldīt. Un tad papildus tam mēs arī uztaisījām divus Bruņnieku ielā, ir uztaisītas divas autostāvvietas cilvēkiem ar kustības traucējumu un arī ir nodrošinātas labierīcības. Valmieras teātris. Papildus tam, ka teātris šobrīd, protams, izskatās absolūti fantastiski un estetiski pievilcīgi. Šeit arī bija tas pats jautājums, ka mums vajadzēja nodrošināt, tas projekts bija energoefektivitātes uzlabošanas projekts. Ja? Faktiski tā nauda bija iedota, lai nosiltinātu ēku, lai uzlabotu energoefektivitāti, bet projektēšanas laikā mēs sapratām, ko mēs varam uzlabot un kā mēs varam uzlabot vides pieejamību, kādas ir vajadzības. Protams, milzīgs paldies arī ēkas lietotājiem, jo ļoti palīdzēja un izskaidroja tas reālas vajadzības, un tad mēs noteikti varam šobrīd lepoties par to, ka ir veiktas lietas, kā akustiskā cilpa cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, ir 2 pasažieru lifti, kā arī pandusa izbūve, pieejamu sanitāru telpu izbūve un 8 sēdvietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un tas pēdējais piemērs šodien no manis ir Rīgas pils, kas bija, mēs visi saprotam, Rīgas pils ir unikāls objekts un, protams, visu, ko tu gribi tur, lai nodrošinātu vides pieejamību, to diemžēl tu nevari izdarīt, bet iespēju robežās mums tomēr sanāca arī vides pieejamību uzlabot. Ir uztaisīts Braļa raksts kapņu telpās, ir pieejamas labierīcības, kontrasta krāsas uz pakāpieniem, moderna pacelā izbuva un papildus apgaismojums. Ja? Tā kā parādīšu jums arī bildēs. Šeit droši vien, tur, ja rūpīgi paskatīties, tad var ieraudzīt to Braļa rakstu, un šeit jūs varat redzēt arī tā otra bilde ir, ka mēs arī izlīdzinājām to visu grīdu, un faktiski, tad cilvēks ar kustības traucējumiem var brīvi pārvietoties. Kas nesanāca? Mēs arī ļoti gribējām uzstādīt liftu, lai tas lifts ietu arī uz pagraba stāvu, bet, diemžēl, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izvēlēja saglabāt vēsturisko krāsni, ja,
Ja, un līdz ar to šobrīd pirmajā kārtā tas lifts nebija nodrošināts, bet, ja būs atrasts finansējums citām kārtām, tad mēģināsim tur tad iestrādāt tomēr to opciju. Ja. Bet tas ir Rīgas pils būs un ir tas piemērs, ja, ka tomēr kaut kādi ierobežojumi un kultūrvēsturiskais mantojums, diemžēl nevienmēr mums palīdz ar vides pieejamības jautājumiem. Un tad pavisam īsi, ja, tad mēs mēģinām arī gan lietotājiem, gan partneriem, gan būvniekiem, gan visiem dalamies ar pieredzi. Mums ir izstrādātas gan ilgspējas prasības, kur, protams, ka daļa no tam prasībām ir vides pieejamības prasības un publiska sektora biroja izveides vadlīnijas, jo, kad mēs runājam ar vides pieejamību par ilgspēju, mēs nerunājam tikai par kaut kādu konkrētu darbību vai rīcību, ja, vai par projektu vai par būvniecību. Mēs runājam par mūsu ikdienu, par ikdienas lēmumiem, par ikdienas darbiem, un ja mēs nevaram ļoti daudz ko, bet mēs varam vismaz ar kaut ko sākt, kaut ko darīt, kaut mazas lietas, bet ja mēs visu to darīsim kopā, tad es domāju, ilgtermiņā noteikti mēs Latvijā varēsim uzlabot gan vides pieejamību, gan ilgspējības tos visus risinājumus. Paldies jums visiem!